Londona, 1917. gads. Pirms atgriešanās Flandrijas frontē kāds austrāliešu kareivis raksta sievai. Mana mīla, mana vienīgā mīla, es šokar jūtos ļoti nomākts. Mani ļoti skumdina, ka tu man neatsūtīji fotogrāfiju. Mana vienīgā mīla, tu zini, kāda ir situācija. Mēs esam šeit, lai pildītu savu pienākumu. Un ja mani nogalinās, tev jāpasakās Dievam par to, ka viņš man ļāva to izpildīt. Apokalipse. Pirmais pasaules karš. Izabelas Klārkas un Daniela Kostela filma. Karš izceļas no niknuma, cilvēki tiek iedzīti bailēs, karš tos iesviež ellē. Dusmās tiek gaidītas kara beigas un ilgās atbrīvošana. 5. daļa – atbrīvošana. 1917. gada rudens. Pasauli ir pārņēmis karš. Amerikas Savienotās valstis ir pievienojušās Lielbritānijai, Francijai, Beļģijai, Krievijai, Japānai un Itālijai. Itālija karo ar Austriju, lai iekarotu Trento un Triesti. Itālijas karaspēkam Alpos nākas sastapties ar lielām grūtībām. Lielākā daļa no viņiem ir zemnieki, bet daži ir Fiat rūpnīcas darbinieki. Viņus komandē bargi virsnieki, kur ir ģenerāļa Luigi Cadornas pakļautībā. Militārā hierarhija ir nežēlīga. 750 kareiviem izpilda nāves sodu nošaujot. Šim tumšiem atgadījumam ir jākalpo par bīdu pārējiem. Itāļu karavīri katru dienu paveic neticams varoņdarbus, piemēram, lielgabali tiek uznesti 3 kilometrus augstos kalnos. Ar šiem lielgabaliem ir jāizsit no pozīcijām Austrijas spēki. Arī Alpos tiek piekoptas līdz šim izmantotās uz aizsardzību vērstās taktikas, kur kodols ir dzeloņdrātis un ierakumi. Tikai šeit vīrus apņem ledusvaļņi. Ar durkļiem tiek izgrabti altāri varonīgajam kapelānam un dievam, kas ir karavīru vienīgais aizstāvis un cerība. Pēc vairākiem itāļu uzbrukumiem austrieši, kas ir mazākumā, notur pozīcijas, bet lūdza Vācijas imperatora armijas palīdzību. – 1917. gada 24. oktobrī ierodas Vācu sūtītie papildus spēki. Viņu starpā ir kāds leitnants, kurš vēlāk kļūs par feldmaršalu. 26 gadus vecais Ervīns Rommels. Viņš un viņa vīri iezogas ienaidnieku itāļu aizsardzības zonā. Rommels saka, jo dziļāk viņa pozīcijās mēs iekļūstam, jo mazāk viņi sagaida uzbrukumu, un jo vieglāk ir kauja. Rommels saņem daudz kara gūstekņu. Šis ir Itālijas frontes beigu sākums. Austrieši un vāciešu karavīri uzbruk no kalniem un ieņem Caporetto pilsētu. Mazāk nekā 10 dienās viņi ieņem un pavirzās gandrīz pār 100 kilometriem. – 1917. gada novembra sākumā vāciešu un austriešu karaspēks atstāja aiz muguras sakautos itāļu spēkus un dodas aizvien dziļāk pretinieku teritorijā.
275,000 itāļu karavīru padodas. Daudzi kliedz. Mūsu ienaidnieks ir Kadorna, nevis austrieši. Ģenerālis Kadorna saka, mana armija streiko. Viņš tiek atbrīvots no amata. Caporetto piedzīvotā nežēlīgā kauja tiks aprakstīta Ernesta Hemingveja romānā Ar Dievas ieročiem. Tolaik Hemingvejam ir 19 gadu, un viņš kā brīvprātīgais ir dislocēts Itāļu lazaretē. Hemingvejs raksta: Vārdi svēts, godpilns un upuris manī vienmēr ir viesuši kaunu. Šeit piedzīvotie upuri būtu salīdzināmi ar Čikāgas laidaru lopiem, ja ar gaļu nekas netiktu darīts un tā vienkārši tiktu aprakta. Bija daudz vārdus, kurus nebija iespējams klausīties. Tādi abstrakti vārdi kā godpilns, gods, drosme, svētīgs šķita piedaudzīgi. Caporetto kaujā piedzīvotā sakāve uzjunda dumpinieciskumu garu. Uz to reaģēja Antantes virspavēlniecība, kur satiekas ārkārtas apspriedē. Pastāv bažas, ka Itālija varētu pārtraukt kardarbību. 1917. gada 15. novembrī tiek nolēmts uz Itāliju sūtīt papildspēkus. Šos vīrus sagaida kā glābējus. 100,000 franču un britu vīri tiek norīkoti apturēt vāciešu un austriešu uzbrukumu Venecijai. Francija nosūta arī gaisa spēku eskadriļu. Franču lidotāji izbauda šī posteņa sniegtās priekšrocības. Antantes karavīri aptur austriešus un saņem daudz karagūstekņu. Šie kareivi nāk no dažādajām Austro-Ungārijas impērijā dzīvojošajām tautām. Viņus ir pārņēmis apnikums. Šie vīri runā par dumpi un neatkarību. Austrijas imperators Kārlis I satiekas ar Vācijas imperatoru Vilhelmu II. Viņi dodas uz fronti, lai novērtētu situāciju. Austrijas imperators arvien vairāk satraucas, ka dumpis pārmetīsies uz citurieni. Viņš vēlas mieru un grib sarunas. Vācijas imperators nepiekrīt. Viņš joprojām sapņo par uzvaru, kas ļautu saglabāt varu. Vilhelms II saka, pēc kara mēs parakstīsim vienošanos ar Franciju un pēc tam ar visām pārējām Eiropas valstīm. Kad tas būs izdarīts, es uzsākšu īsto karu, kas būs pret Angliju. Vācijas imperators un viņa pakļautībā esošie ģenerāļi uzskata, ka ir jāuzvar pirms karā ir pilnībā iesaistījušies amerikāņi. Vispirms ir jāpanāk, lai Krievija pārtrauktu kardarbību. Tas ļautu Austrumu frontē dislocētos karavīrus izvietot Rietumu frontē. Ģenerālis Ludendorfs joprojām ir pie varas. Paturot prātā šo plānu, viņš izkārto nozīmīga politiskā aģitātora Vladimira Uljanovu jeb Ļeņina atgriešanos Sanktpēterburgā. Ļeņins ir vairāk darba autors, kuri mudina uz komunistisku apvērsumu. Ļeņinam ir 47 gadi, viņš dzīvo trimdā Šveicē. Vācieši viltīgi nolēma dot līdzekļus Ļeņina vadītajai politiskajai partijai un apmaksāt viņa ceļu uz Krieviju. Komunisti, kuri 1917. gada februārī gāza no troņa caru, joprojām turpina kardarbību. Šo nedabisko savienību neizraisa Ludendorfa vēlme atbalstīt Ļeņina plānu atcelt privāti īpašuma tiesības. Tā rodas, jo Ļeņins sola kardarbības pārtraukšanu no Krievijas puses. Ludendorfs saka, Ļeņins gāzīs Krievijas nacionālistus, un pēc tam es nožņaukšu viņu un visus viņa sabiedrotos. Krievija ir sagrāvis karš. Valsti ir pārņēmis posts un bats. Armijā valda hauss. Ļeņins saka, tautai vajag mieru, maizi, zemi un brīvību.
Ļeņins apsūdz Kerenska vadīto pagaidu valdību imperialistiskā slaktiņa paildzināšanā. – 1917. gada 7. novembrī, kas pēc Krievu kalendāra iekrīt 25. oktobrī, Ļeņins uzsāk Oktobra revolūciju. Tiek nežēlīgi apcietināti pagaidu valdības biedri un tiek iedibināta asiņaina un nepielūdzama diktatūra. Ļeņins pirms vairāk nekā 10 gadiem, 1905. gada revolūcijas laikā rakstīja: bailes ir sociālās higienas instruments. Viena no pirmajiem viņa režīma upuriem ir cara ģimenes locekļi. Krievijas impērija ir pirmā, kas krīt kara dēļ. – 1917. gada 15. decembrī vācu un krievu kareivji iznāk no ierakumiem šķērsot zaloņdrātis un brāļojas. Jaunais Maskavā valdošais komunistiskais režīms paraksta pamieru un uzsāk pārunas par kara izbeigšanu. Ļeņins saka, ir jānonāk līdz kompromisam ar imperialistiskajiem bandītiem. 1917. gada 22. decembrī Brestas-Ļitovskas dzelzceļa stacijā 105 km no Varšavas tiek sāktas miera sarunas. Vācieši ar viltotu smaidu uz lūpām uzņem komunistu delegātus, kuri zina, ka ir spiesti atteikties no lielas teritorijas. Ļeņins uzskata, ka ir jāatsakās no zemes, lai iegūtu laiku, kas ļaus nostiprināties revolūcijai. Tas ir nepieciešams, jo Krievijā briest pilsoņu karš pret karaspēka daļām, kas joprojām ir uzticīgas caram. Komunistiem vajag laiku. Viņi cer, ka komunistiskā revolūcija izplatīsies visā pasaulē. 3 mēnešus notiek pārunas ar bijušajiem pretiniekiem no Vācijas, Austrijas, Turcijas un Bulgārijas. Viņi visi grib iegūt kādu kara trofeju. Vācieši draud ar kara atsākšanu pret Krieviju, un Ļeņins sūta savu tuvāko biedru Ļevu Trotski, kur uzdevums ir piekāpties visām izvirzītajām prasībām. Miera līgums tiek parakstīts 1918. gada 3. martā. Krievija zaudēja aptuveni 1 miljonu kvadrātkilometru zemes un 1/4 daļu iedzīvotāju. Tik zaudēta teritorija no Balkāniem līdz Polijai, kur iegūst neatkarību, kā arī Ukraina, kur tūdaļ uzsāk kardarbību pret boļševiku spēkiem. Ludendorfam ir izdevies. Viņš var lielāko daļu armijas pārcelt uz rietumu fronti. Vilhelmam II, Hindenburgam un Ludendorfam ir jaunas izredzes. 1918. gada martā novājinātā un bada pārņemtā Vācija uzsāk 2 miljonu kareivju pārvietošanu uz rietumu fronti. Tagad vāciešiem ir vairāk karavīru nekā pretiniekiem. Vācijas virspavēlniecība atceras 1914. gada sapni apvienot spēkus, lai vairākos uzbrukumos visas frontes garumā uzvarētu frančus un britus. Ludendorfs atkārto. Mums jāuzbruk, pirms ir jārēķinās arī ar amerikāņu spēkiem. 1918. gada 21. martā Ludendorfs nolēma izmēģināt jaunu stratēģiju. Pēc neilgas artilērijas apšaudes, kas ļauj sagatavoties uzbrukumam, Ludendorfa triecienvienība Caporetto īstenotajiem seko Rommela paraugam. Vācieši iezogas ienaidnieku pozīcijās. Ir atsācies manevrēšanas karš. Pirmo reizi kopš pozīciju kara sākuma vāciešiem izdodas izlausties cauri Antantes frontei, un jau pēc 3 dienām viņi atrodas 120 km no Parīzes.
1918. gada 23. marts, Pulpola svētdiena. Etanlavilā, netālu no Parīzes, Ferrari ģimene turpina uzņemt burvīgās mājas kinofilmas, kurās ir redzams viņa optimistiskais noskaņojums. Renē iedrošina Žaklīnu. Viņš uzskata, ka Vācijas karaspēks netiks tālāk. Visi ir eksperti, kad jārunā par karu. Tomēr pēdējos 6 mēnešus parīzieši dzīvo bailēs no vācu lidmašīnām ar 2 dzinējiem aprīkotajām Gotha. Šīs lidmašīnas ir pasaulē pirmie stratēģiskie bumbvedēji. Tās ir aizstājušas cepelīnus, kas agrāk terorizēja Londonu un Parīzi. Pilsētā skan sirēnas, kas brīdina par uzbrukumiem no gaisa un ir pieejamas bumbu patvērsmes. Vāciešu uzlidojumos nomirst 200 parīziešu. Francijas armija ir ierosinājusi plānu uzcelt Parīzes butaforiju, kas atrodas 25 km attālumā no pašas pilsētas. Tādējādi tiek cerēts apmānīt vācu bumbvedējus. Karā tiek lietots aizvien vairāk mānekļu. Tiek veidots lielgabalu dzelzceļa sliežu un koku butaforijas. Tiek noliekti arī abstrakcionisma gleznotāji, kur palīdz nomaskēt militāro aprīkojumu. Ir izveidojusies jauna industrija – kamuflāžas tīklu ražotne. Tajā tiek nodarbinātas daudzas sievietes. Parīzes butaforijas projekts tiek īstenots. Tas nav joks. 1918. gada 29. martā Parīzes debesīs nav redzama neviena lidmašīna, tomēr sprādziens sagrauj Saint-Gervais katedrāli. To iznīcina artilērijas lādiņš. Dzīvību zaudē 91 cilvēks un 68 tiek ievainoti. Kā tas var būt artilērijas lādiņš? Parīzieši krīt panikā un ved bērnus prom no pilsētas. Vācieši atrodas 120 km no Parīzes. Pat vislielākie lielgabali spēja trāpīt tikai 30 km tālam mērķim. Šis lielgabals tik tiešām atrodas 120 km attālumā. Tas ir imperatora slepenais ierocis. Šis milzīgais lielgabals ir veidots no 3 sametinātiem stobriem un tiek saukts par Parīzes lielgabalu. Parīzieši to iesauc par Lielo Bertu. Nosaukums ir dots par godu Bertai Krupai, kurai pieder slavena kara tehnikas ražotne. Ziemeļos kanādiešu un austrāliešu kareivi palīdz evakuēt civiliedzīvotājus. Situācija ir kļūst tik nopietna, ka Briti, Franči un Beļģi izlem apvienot savus spēkus viena virspavēlnieka pakļautībā. Ģenerālis Pétains ir daudz abrīnas objekts, tomēr 76 gadus vecais Francijas premjerministrs, par tīģeri iesauktais Georges Clemenceau, Pétainu uzskata par pārlieku piesardzīgu. Pétains ir teicis: es gaidu tankus un amerikāņus. 1918. gada 14. aprīlī Antantes politiskā un militārā vadība par visu armiju virspavēlnieku ieceļ 66 gadus veco ģenerāli Ferdinandu Fošu, kurš paziņoja, ka uzvara ir atkarīga no gribas spēka. Otrais augstāk stāvošais Antantes armiju virspavēlnieks ģenerālis Maksims Veigāns rāda mēli fotogrāfam. Viņš būs Francijas armijas virspavēlnieks 2. pasaules karā. Fošs apmeklē amerikāņu štābu, kas atrodas uz austrumiem no Parīzes, lai lūgtu ģenerālim Pēršingam iesaistīt kardarbībā visus viņam padotos spēkus. Pēršings atsakās. Lai gan tiek smaidīts, tikšanās ir saspringta. Pēršings saka, ka viņa karaspēks nebūs gatavs līdz 1919. gadam. Fošs ir izvests no pacietības un jautāja, vai Pēršinga plāns ir gaidīt, līdz Franči un Briti tiks sakauti. Pēršings negrib upurēt savus vīrus cīņai ierakumos. Viņš gatavojas jaunam kardarbības paveidam, atklātajai kardarbībai, manevrēšanas karam, kas norisināsies plašā teritorijā un kurā tiks pielietoti gaisa spēki. Ģenerālis Bilijs Mičels gatavojas uzlidojumiem Vācijas teritorijā. Piepeši visas avīzes raksta par iznīcinātāju pilotiem.
stāsti par viņu vadītajām lidmašīnām un kaujām iedrošina civiliedzīvotājs, bet piloti kļūst par sabiedrības apbrīnas objektiem. Bijušais sacīkšu braucējs Pēršinga šofers Edijs Rikenbekers uzvar 26 kaujās un iegūst asa titulu. Viņš saka, drosme ir darīt to, no kā baidās. Rikenbekers pārdzīvo smagās gaisa kaujas. Bet visslavenākais franču aviators Žoržs Ginmērs tiek notriekts. Citi lidotāji, kas izpelnījušies asa titulu, tiek uz mūžiem ierakstīti vēstures lapusēs. Francijas aviators René Fonks uzvar 75 gaisa kaujās. Kanādietis Bilijs Bišops 72. Antantes lidotāja visbīstamākais pretinieks ir vācās Manfreds von Richthofens, kurš uzvar 80 gaisa kaujās. Viņš ir viens no ratajiem pilotiem, kur ir izteikušies par gaisa kauju īsto būtību. Von Richthofens saka, arī karā slepkavība ir un paliek slepkavība. Augstdzimušo prūšu asiņu un lidmašīnas krāsas dēļ viņš tiek iesaukts par sarkano baronu. Von Richthofens lido ar viegli vadāmo un ātro Fokker firmas izgatavoto 3 spārnu iznīcinātāju. Von Richthofens kopā ar citiem savus eskadrijas lidotājiem izstrādāja jaunu stratēģiju. Viņš to noraksturo šādi. Mana koša sarkanā lidmašīna ir ēsma. Es lidoju ļoti zemu, bet manas eskadrijas piloti gaida virs manis. Viņi vienmēr ir gatavi pikēt un uzbrukt pretinieku lidmašīnai, kas man zenas pakaļ. 1918. gada 21. aprīlī 26 gadus vecais Richthofens gatavojas kārtēji gaisa kaujai. Lidmašīna ir aprīkota ar 2 ložmetējiem, kas ir īpaši noregulēti, lai šautu cauri propelleram. Richthofens tos pielādēja. Sarkanais barons lido virs britu ierakumiem, un viņam pakaļ dzenas ienaidnieku lidmašīna. Viņš nolaiž pārāk zemu, un ar austrāliešu pretgaisa aizsardzības ieroci izdodas trāpīt Richthofenam tieši sirdī. Godu par slavenā vācu pilota notriekšanu uzņemas arī pilots, kurš viņam dzinās pakaļ – Roijs Brauns. Viņš tur notriektās lidmašīnas ložmetējus, lai to pierādītu. Seši britu piloti nes notriekto vācu lidotāju uz viņa atduses vietu kapsētas Jaunzēlandes sektorā. Maorī karotāju bēru rituāliem ir jāpalīdz Richthofena dvēselē ceļā uz viņa sauli. – 1918. gada aprīlī piedzīvotā Richthofena nāvis šokē vāciešus. Vācieši nespēja ieiet dziļāk pretinieku teritorijā, jo armijai nevar piegādāt nepieciešamās preces. Piegāde nenotiek. Vīri ir izsalkuši. Virsnieks sūdzas, ka karavīri dodas meklēt ēdienu ieņemtajās teritorijās. No jauna tiek pārmeklēta Šemende dama, kur jau pagājušajā gadā tika nopostīta. Dažkārt noveicis un tiek atrasta kāda veca un kaulaina aita. Trūkst pārtikas, un ūdens ir trūdošo ķermeņu piesārņots, kurus aprok un no jauna atsedz artilērijas apšaudes. Ir savairojies daudz parazītu, un vienviet dzīvo liels daudzums cilvēku. Šie faktori rada apstākļus vislielākajai epidēmijai, kādu cilvēci ir pieredzējuši kopš 14. gadsimta, kad Eiropā plosījās mēris. Slimība tiek nosaukta par spāņu gripu, jo pirmo reizi par to ziņo cenzūrai nepakļautā Spānijas presi. Spāņu gripa plosās gan Ziemeļamerikā, gan Āfrikā, gan Āzijā, gan visā Eiropā.
Slimības dēļ dzīvību zaudēja 30 miljoni cilvēku. Spāņu gripa skar visas karojošās puses. Kaujas spējas zaudēt 200,000 britu, 400,000 franču un 500,000 vāciešu kareivju. Ludendorfam trūkst vīru. Viņš pavēl atgriezties frontē kareiviem, kuri ir slimi vai vēl nav pilnībā atvesļojušies. Pēc uzbrukuma veiksmīgā sākuma Vilhelms II izdala dzelzs krusta ordeņus. Tomēr imperators ir manāmi satraukts. Viņa pakļautībā esošie vīri vēl aizvien nav pilnībā salauzuši ienaidnieku pretestību, un drīz vien tiem būs jāpiedzīvo smagas apšaudes. Senmijēlā, netālu no Mēzes upes, kur līdz šim nenorisinājās aktīva kardarbība, vācu karaspēku daļas apakšvienība pārsteidz nesagatavotus amerikāņu spēkus. 1918. gada 23. aprīlis. Amerikāņi zaudēs 650 vīrus. Ģenerālis Pēršings ir saniknots. Viņš pavēl uzsākt pretuzbrukumu, kurā sevi pierāda artilērijas virsnieks Harijs Trumens, kurš vēlāk kļūs par ASV prezidentu. Amerikāņi ieņem vācu ierakumus. Viņi pierādījuši, ka spēj karot ellešķīgajos apstākļos. Tiek nofilmēti pirmie kara gūstekņi. Pēršings neļauj amerikāņu kareivjus apvienot ar citiem Antantes karaspēkiem. Tomēr arī viņa spēkiem nākas aci pret aci sastapties ar ienaidnieku, lai aizsargātu savas pozīcijas. Boabelo netālu no Reimsas notiek kauja. 1918. gada 26. jūnijā amerikāņu jūras kājnieki aptur vāciešu uzbrukumu. Tomēr par uzvaru ir jāmaksā. ASV jūras karministrs Džozefs Diņģels pieredz kauju un raksta Woodrow Wilsonam. Jūras kājnieki cīnījās pēc amerikāņu metodēm. Uzbrukums tika veikts vairākos viļņos. Kareivji kāpa pāri cīņu biedru līķiem un drīz vien arī paši tika saraustīti gablos. Jūras kājnieku korpus vēl nav pieredzējis šādu kauju. Viņi karo dienu un nakti, miegam neatliek laika. Bieži vien trūkst ūdens un siltu maltīšu. Šie kareivji ir zaudējuši 3/4 savu cīņu vietu. 1918. gada 15. jūlijā Vācu armija saņem pavēli atsākt uzbrukumu. Vācu virspavēlniecība to sauc par uzbrukumu, kas atnesīs mieru – Friedenssturm. Vai kāds tam spēja noticēt? Karavīri satriekti, jo zina, ka būs jācīnās arī ar amerikāņiem, kuri nav pārguruši pēc 4 gadus ilgā kara un kuri ir apgādāti ar visiem nepieciešamiem krājumiem. Ludendorfs zina, ka viņa armija vairs nav lielāka par pretinieku spēkiem. Cīņa ir par visu vai neko. Uzbrukumā dodas pēdējās vācu divīzijas. Katrā Reimsas pusē ir 600,000 kareivji, kuri dodas Parīzes virzienā. Ir sākusies otrā Marnes kauja. Vācu armija iet caur tiem pašiem kviešu laukiem, kurus tā šķērsoja 1914. gada augustā. Pēkšņi priekšā tiek pamanīti franču spēki. Kareivs Žans Žiono darbā uz lopkautuvi raksta. Viņas skatījās, kā aiziet visi vīri. Bija vasaras nakts un biezais gaiss smaržoja pēc kukurūzas un zirgu sviedriem. Šim bija jābūt karam, kurš izbeigtu visus karus. Pašam pēdējam karam. Karam, kas nogalinātu karu. Tomēr mira tikai vīri.
Viņu nāve bija bezjēdzīga. Visi kari ir bezjēdzīgi. Ģenerālis Fošs uzsāk nozīmīgu Antantes pretuzbrukumu, kurā piedalās 1 miljons karavīru un 500 tanku. Pulkveža leitnanta Džordža Patona vadībā uzbrukumā dodas Britu Mark IV un franču Renault FT tanki, kurus lieto arī amerikāņi. Kardarbībā dominē tanki un kara lidmašīnas. Šī ir nākamajā pasaules karā piekoptās stratēģijas prelūdija. Šis ievainotais kareivis varētu būt romāna Džonijs dabūja ieroci galvenais personāžs, jauns amerikāņu kareivis, kurš zaudēja visus ķermeņa locekļus ar redzi un runas spēju, bet paliek pie apziņas. – 1918. gada 8. augustā Antantes tanki pavisam netālu no Parīzes uzveic pretiniekus. Vācijas armijai trūkst tanku un rezervistu. Tā sabrūka. Kaujā tiek zaudēti 150 000 vīru un 40 000 tiek saņemti gūstā. Ludendorfs to nosauc par Vācijas armijas tumšo dienu. Uzbrukums, kurš atnestu mieru, neizdevās. Ludendorfam cik vien ilgi iespējams ir jāizkavē Antantes spēki, kas tuvojas Vācijas robežām. Dižā impērija sāk šķobīties. Austra-Ungārija gatavojas austrumu armijas uzbrukumam. Francijas, Lielbritānijas, Itālijas, Serbijas un Grieķijas kareivi dodas uzbrukumā no Salonikiem, lai atkarotu Balkānus. Arī Osmaņu impērija ir apdraudēta. Damaskas virzienā dodas Briti. Pateicoties arābu cilšu atbalstam, Britiem izdodas iekrot turku pakļauto Palestīnu. – 1918. gada 30. septembrī Mekas prinča Huseina dēla emīra Feisala vadībā Damaskā ienāk arābu izkarotāji. Feisalam ir 33 gadi. Par uzvaru viņš var pateikties savai drosmei un noslēpumainiem padomdevējiem Britu izlūkdienesta aģentam Tomasam Edvardam Lorensam. Viņa uzdevums bija dot arābiem naudu, ieročus un piesolīt vēlam iznākumu, tādējādi uzsākot arābu dumpi pret turkiem. 30 gadus vecais Lorens runā arābiski. Viņa mugurā ir vietējo iedzīvotāju drēbes, līdz ar to viņš beduīnu starpā neizskatās uzkrītoši. Viņš vēlāk raksta. Kad bija jājāra kamieli vai jāsēž uz zemes, Lielbritānijas armijas uniforma kļuva pretīga. Arābu valkātais apģērbs bija tīrāks un piedienīgāks. Viņš kaislīgi mīl tuksnes un kļūst par partizānu kustības vadītāju. Darbā 7 gudrības pīlāri viņš raksta. Arābi prasmi vērtē augstāk nekā spēku, turklāt tās viņiem netrūkst. Tomēr visvērtīgākā viņiem šķiet spēja izteikties atklāti un tieši. Briti neizpilda saistības pret Feisalu un kopā ar frančiem sadala Osmaņu impērijas teritoriju. Sīrija un Libāna tiek Francijai un Anglija izveidoja jaunu valsti, kuru nosauc par Irāku. Feisals kā mierinājumu saņem iespēju kļūt par šīs ar naftu bagātās valsts vadītāju. Feisals nespēja piedot tā sauktiem Arābijas Lorensam, kurš neizpildīja solījumā dot plašo teritoriju, kuru viņa priekšteči islāma vārdā iekroja 8. gadsimtā.
Arābus satrauc arī britu rīcība viņa iekarotajā Jeruzalemē, kur viņi atbalsta Palestīnā dzīvojošos jūdus. Briti arī viņiem ir daudz ko apsolījuši. Pirmais pasaules karš vēl nav beidzies. 1918. gada oktobra sākumā Francijas austrumu un ziemeļu reģioni ir drupās. Pošs uzsāk spēcīgu pretuzbrukumu visā rietumu frontes garumā. Amerikāņi uzbruk Argonas reģionā, Franči, Mēzā, Šampaņā un Pikardijā. Briti kopā ar austrāliešu kavalērijas vienībām uzbruk vācu pozīcijām Kambrē. Beļģi un kanādieši dodas uz Monsu. Reimsa. Ipra. Arrasa. Argona. Daudzi vācieši nespēja noturēt pozīcijas un padodas, bet vadība joprojām mēģina viņus pārliecināt, ka sakāve nav iespējama. Tomēr daudz karavīri ir vai nu pārāk jauni, vai veci, lai cīnītos. Lielākā daļa zaudējumā jūt atvieglojumu. Kara propaganda vairs nav nepieciešama. Filmētāji brigādes atgriežas Vācijā, lai filmētu revolūciju. Vācijas flote izceļas dumpis. Lielpilsētās vara pieder strādnieku padomēm. Ludendorffs jūt, ka vara slīd ārā no rokām. Slepnībā viņš runā par pamieru, bet parādoties sabiedrībā ģenerālis aizstāv armijas panākumus. 1918. gada 25. oktobrī Ludendorffs izdod uzsaukumu. Mums kā kareiviem kapitulācija ir nepieņemams risinājums. Mums jāpretojas ar visiem spēkiem. Šāda aizsākās leģenda par Dunča dūrienu mugurā. Gan Ludendorfa, gan vēlāk Hitlera armiju sakauja nevis ienaidnieki, bet politiķi. Jaunā sociālistiski noskaņotā valdība Ludendorfu atceļ no amata. Viņš dodas trimdā uz Zviedriju. 1918. gada 29. oktobrī, lai pārliecinātos, ka armija viņu joprojām atbalsta, Vilhelms II dodas uz galveno štābu, kas atrodas Spa pilsētā Beļģijā. Tomēr Berlīnē ir mainījusies vāra un tiek pieprasīta Vilhelma atkāpšanās. Neviens, it īpaši Vudro Vilsons, nevēlas veikt pārunas ar vienu no kara uzsācējiem. 1918. gada 9. novembrī Vilhelms II atsakās no troņa un dodas trimdā uz Nīderlandi. Ir pienākušas lielo impēriju un monarhu beigas. Austrijā tiek pārdota imperatora zelta kariete. Vīnes iedzīvotāji vairs neģības ieraugot skaisto princesi citu. Viņiem trūkst spēka, jo visur valda bats.
Austro-Ungārijas armiju Vittorio Veneto kaujās sakoja itāļu spēki. Grimst gan Austro-Ungārijas impērija, gan tās lielākais karakuģis. 20 000 tonu smagais svētais Ištvāns, kur nogremdēja itāļu raidīta torpēda. Imperators Kārlis kopā ar citu dodas trimdā. 1918. gada 11. novembrī ģenerāļa Foša vilciens iebrauc Kompjeņas stacijā, kas atrodas Parīzes ziemeļos. Šajā vagonā kamerām neredzot Vācijas pagaidu valdība paraksta pamiera līgumu. Vācija atzīst sakāvi un lūdz kardarbības izbeigšanu. Uguns pārtraukšana frontē sākas 11. no rīta. Tā ir 11. mēneša, 11. dienas, 11. stunda. Karš ilga 4 gadus. Tika mobilizēti 75 miljoni karavīru. 10 miljoni karavīru zaudēja dzīvību. 7 000 no tiem bija portugāļi, 13 000 beļģi, 90 000 bulgāri, 120 000 amerikāņi, 130 000 serbi, 200 000 rumāņi, 350 000 turki, 450 000 itāļi, 900 000 kareivi no Lielbritānijas impērijas, Kanādas, Ņūfaundlendas, Austrālijas, Jaunzēlandes, Indijas un Dienvidāfrikas, 1,2 miljoni Austro-Ungāri, 1,4 miljoni Franču un to koloniju Senegālas, Alžīrijas, Tunisijas un Marokas karavīri, 1,7 miljoni vācieši un 1,8 miljoni krievi. 20 miljoni karavīru tika ievainoti. Dzīvību zaudēja arī 8 miljoni civiliedzīvotāju. Nav nevienas ģimenes, kurā kāds nav zaudējis dzīvību, vai kādu ķermeņa locekli miris gāzes uzbrukumā vai kļuvis par bāriņu. Tomēr visā pasaulē valda prieks, kurš šķiet mēģina izdzēst milzīgo kritušo skaitu pirmajā pasaules mēroga slaktiņā. Valstu vadītāji cenšas mainīt kolektīvu atmiņu par karu, izveidojot neskaitāmus pieminekļus, kuros ir attēlot kareivi, kas upurējot dzīvību dodas pretī godam. Nekad netiek attēlotas nodeļas, kurām bija jānodrošina kārtība armijas sastāvā nošaujot dezertierus. Par spīti daudzajām slepkavībām šie pieminekļi cenšas mūs pārliecināt, ka nogalināšana tāvzemes vārdā ir pareiza rīcība. – 1918. gada 13. decembrī Francijas premjerministrs Žoržs Klemanso Parīzē gaida kādu īpašu viesierašanos. Tiek uzņemts ASV prezidents Vudro Vilsons. Šī ir pirmā reize, kad kāds Amerikas prezidents atstāja savu valsti un šķērso Atlantijas okeānu. Tomēr apstākļi ir smagi. Ir parakstīts pamiers un ir jānodibina miers. Joprojām ir atklāti daudz jautājumu un rodas neskaitāmi konflikti. Turklāt arī ASV ir ko teikt. Vispirms Vilsons satiek karavīrus. Viņš saka Pēršingam:
Es nezinu, vai visi priecājas mani redzēt. Vilsons zina, ka Amerikai ir vadoša loma pēckara pārunās, un tā ir kļuvusi par nozīmīgu spēlētāju pasaules politiskajā skatuvē. Vilsons pārstāv uzskata, ka visām nācijām ir tiesības uz pašnoteikšanos. Šis spriedums paver ceļu neskaitāmām prasībām izveidot jaunas valstis, kā arī robežu pārzīmēšanai. Pēc tam Vilsons izrāda žēlsirdību. Viņš dodas uz Reimsu, lai aplūkotu katedrāles postījumus. Un izvērtētu to apmērus. Vilsons saka: visas pasaules sirdis sažņaudas redzot skaistos Francijas laukus un pilsētas, kuras ir izpostījusi šī katastrofa. 30,000 kvadrātkilometru zemes vairs nav derīga lauksaimniecībai. Zemi ir piesārņojuši ķīmiskie ieroči, un tajā guļ miljoniem artilērijas lādiņu un līķu, kur ir jābedī. Bēgļi vēlas atgriezties savās dzīvesvietās. Viņi to mēģina, bet no zemes virsmas ir noslaucīts simtiem ciematu. Pacifisti sauc: nekad vairs. ASV prezidents kopā ar Britiem un Frančiem izveidoja jaunu starptautisku organizāciju, kuras mērķis ir apturēt kara darbību nākotnē. Tā tiek nosaukta par Tautu Savienību. 1919. gada 28. jūnijā Versaļas pilī 5 gadus pēc Sarajevas slepkavības satiekas visu karā pret Vāciju iesaistīto valstu delegāti. Pēc garām pārunām viņi ir gatavi parakstīt miera līgumu. Līgums tiek parakstīts pils Spoguļu zālē. Šeit Vilhelms I tika kronēts par Vācijas imperatoru pēc uzvaras pār Franciju 1871. gadā. Šajā simboliskajā gaisotnē Vācijas delegātiem ir jāparaksta Versaļas līgums, kura punktus ir noteikuši kara uzvarētāji. Hitlers to vēlāk sauks par diktātu. Antantes valstis savā starpā sadala Vācijas kolonijas un liek tām maksāt lielas kara reparācijas. Daudzi kritizē Versaļas līgumu. Slavenais britu ekonomists Džons Maynards Keins raksta: ja ņem vērā, ka Vācijai ir jāpaliek noplicinātai un tās bērniem ir jācieš bats un jāpaliek par kropļiem, es paredzu, ka sekos atriebība. Tomēr Žoržam Klemanso vissvarīgākā ir Elzasas Lotringas atdošana Francijai, jo Saras ielajā ir bagātīgas akmeņogļu atradnes. Austro-Ungārija beidz pastāvēt. Daļa tai piedarošās zemes tiek atdota Itālijai, un starp 1919. un 1922. gadu bijušās impērijas teritorijā tiek nodibinātas jaunas valstis. Poļu koridors Vācija sadala divās daļās, tādējādi Polija iegūst pieeju pie jūras. Krievija netiek ietverta Versaļas līgumā. Pēc asiņainā pilsoņu kārtā ir kļuvusi par Padomju Savienību. Vilsons atgriežas ASV. Amerikāņi ir neapmierināti ar miera līgumu, un kongress to neratificē. Pensilvānijas senators Filanders Knoks saka prezidentam Vilsonam: godājamais prezidenta kungs, pēc vissmagākajām pārdomām es esmu pārliecināts, ka līgums paredz nevis mieru, bet karu. Karu, kurš būs daudz drūmāks un postošāks par to, kurš tikko ir pieredzēts. Lielbritānija ir vienīgā impērija, kas pēc kara nav sagrūsi.
Karlis Džordžs V, premjerministrs Dēvids Lloyds Džordžs un ģenerālis Fošs uzskata sevi par uzvarētājiem. Tomēr arī viņu starpā pastāv šķelšanās. Britiem ir svarīgi, lai karš neatsāktos. Franči savukārt uzskata, ka Vācija ir jāsoda. Pieram Ferrari ir 18 gadi. Viņš ir uzvilcis tēva uniformu un tēlo kareivi. Viņš atsakās paspiest brāļa roku, kurš tēlo vācieti. Vesela paudze vāciešu uzaugs pazemojumā, sapņojot par atriebību. Apokalipse. Pirmais pasaules karš. Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija. Tulkoja Ēriks Heinsbergs, skaņu režisors Dainis Heinsbergs, lasīja Aigars Rozenbergs.